Nu, atbraucu sapēt, beidzot atkal. Sen nav būts. Visādas darīšanas. Jā, atbraucu atkal tepat, kur bija. Gaidu gaismiņu. Man te viss ir gatavs. Sariktējos, saliku vecu zāli, lai neslīd tik ļoti. Baigi slīd dubļos. Dzersim rīta tēju. Jā. Jāpamakšķerē. Te jau Ziemasola, Ziemassvētki. Būšu vēl sals. Nu redzēsim. Bet šogad kas te būs? Varēs vēl pamakšķerēt, nevarēs. Jā, redzēs. Nu, vo. Mēģināsim. Šodien es esmu zirgā. Šodien man ir motili. Krūta. Uz veikalā atvedi motili. Iepirku. Glabāju 2 dienas leduskapī. Nu, kaut ko jau noķersim. Es tā ceru. Ja ne vimbas, tad vismaz raudiņas kaķītim. Kaut ko jau jānoķer ir. Barības man arī daudz. Zeme vairāk nekā barības. 1,5 kilogramu barības. Pārējais iz zeme. Nezinu. 50 bumbas sataisīja mājā. 58. Bumbas, bumbiņas. No. Tā kā lādēs tik iekšā, lai smaržo. Zivtiņa nāks klāt, varbūt. Varbūt nenāks. Tām zīvīm neko nevar saprast. Šodien man ir mormiškas. Gan tās plasmasa spīd, kas ūdenī. Gan ziemas mormiškas smagās. Gan parastie āķīši. Mēģināsim to zīvi piemuļķot kaut kādā veidā šodien. Jo. Kas sanāks, nezinu. Skatīsies. Copēs redzēs. Nu, tā. Kā šodien ir oficiāla ziema. Iestājās astronomiskā ziema. Tūlīt jau būs Ziemassvētki arī. Nu, jāpamakšķerē pirms Ziemassvētkiem. Un tā lūk, mīļie. Jā. Jāpamakšķerē ir. Lai makšķernieki zina, kas notiek upē. Zīvis ķerās, neķerās. Kāds ūdens. Vispār viss situācija. Savādāk jau nekā nevar zināt. Neviens jau nekā nesaka. Viss kā partizāni pa kluso kaut ko copē. Kur, kas, ko, nav nejausmas. Kamēr pats neatbrauks, nezinās. Tā es maz varu pastīties. Arčs ķer zivs. Var aizbraukt pats copēt. Tā, nu, uzmin, nu. Nu, tā. Nu, jau sāk kaut kas veidoties. Vecīti. Drīz jau varēs sākt. Nu, vēl jau plūdu nevar redzēt. Bet tūlīt. Nebūtu mākoņi, tad jau varētu. Jo apmācies šodien. Labi, nav ko daudz ļāpāt. Drīz sāksim ķert. Tad pirmo metienu laižam iekšā. Atsenē. Tā. Un te ir mormiška, baltie, motilis. Nu mēģinās. Dziļumu apmēram dabūju. Vajag labu lido. 10 grami būs. Tikai es viņu neredzu. Ai. Tā. Tas vilnīts. Visi man te bojā. Mazā ņirboņa. Knapi kaut ko var redzēt. Paliek gaišāks, tad būs labi. Pagaidām ir tā, ka var teikt, ka nekā plūdu neredzu. Brīžiem redzu, brīžiem neredzu. Tā
Nu tad jānā es viņu redzu. Nu, jā, tur viņš aizķerās. Kā vienmēr. Mums tie ir. Viss ir labi. Viss ir labi. Man jau vēl ir otra makšķira. Buksierīts. Buksierīts. Kā viņi tur sauc buksierīts, vēl kaut kā tur bija. Nu, ar to regulējumu pavadu. Augstāk, zemāk. Svins apakšā. Nu, it kā normāli. Bišķi gaišāku vajag. Būs vispār labi. Tad tik jāgaida dzīvē. Kaut ko es noķēru. Vimba. Es noķēru vimbu. Tāda izskatās ļoti bebīga. Riba jest. Маленькая. Ой, aptuvē maķi. Arī nogāzos. Piedodiet pa lamāšanos. Nu. Jā. Paplavok. Nu, 31. Nu, ir tāda bebīga, bet nu labi. Jau jāņem šitas te man špailītes. Es nevaru. Es uzliku mazo āķīti atkal. Noņēmu nost to ormišku. Nu nav copis vispār. Stundu jau. Tā kā vannā. Un tad es izdomāju, uzlikšu savu mazu āķīti. Un es pieliku motilīti un dažus baltos. Nu, tādas maziņas sliķīti jau ir, bet vismaz savādāk man likās, ka šodien zivju nebūs. Tiešām tāda sajūta jau radās. Oi. Domāju, jau sāk visādas domas galvā. Vajadzēja varbūt uz to fīderu. Nu, kā parasti. Ka neķerās, tad visu laiku domā, ko tas izdarīs, nu tā kā vajag. Bet nu neko. Zivs ir. Nu te labi. Mēģinu mums te kaut kā uzāķēties uz tā. Šitā. Pozorti. Nu, labi. Visi labi. Zivtiņa noķerta. Es vēl to buksierīt neesmu mēģinājis. Liekam jaunu zaceni. Te ir viss pa galam. Nu re, savu mazo āķīti. Te skrotīte, īsa pavadiņa un tik gara. Tā kā tā vimba. Vimbiņa. Nu tā kaut kā. Nu copējam. Nu, kā jums tas patīk? Skaistums neaprakstams. Jā. Motilīts. Vau. Nu skaisti. Nu. Jā. Es te copēju. Iebaroju. Jā, lai smaržo. Varbūt tā kaut kāda maza zivtiņa pienāks. Jā, vismaz kaut kas, lai ķerās. Nu, feini. Nu, ko copējam tālāk?
Šķernieki rodas. Brauc un nāk. Vietiņu nav. Es jau šodien 6 no rīta piecēlos. Atbraucu kā kungs pa tumsu. Sēdēju tumsā. Ko darīt? Copēt gribās. Vietiņa jāieņem. Bet toreiz jau neviens nezināja, kad te zīves ķerās, tāpēc jau pa dienu atbrauc, viss bija tukšs. Tagad visi zina. Tagad jau ikaira tam vietām. Nu, vairāk necopē. Viena muļķīte trāpījās. Bebīts kaut kāds. Nu, viss. Jā, tur tālāk sākās seklums. Seklāks paliek un ķerās. Tenī vietā. Man ar kaut kas saķēries tie ir. Tie. Jūtiņš. Nāc. Nekautrējies. Wow. Šitā jau labāk. Oh, numur 2. Nu, re. Nu, skaistums neaprakstāms. Skaisti. Opa. Nu, kamēr es te čakarējos ar kameru, tikmēr noķēru 3. vimbu. Un tā vislielākā. Uz tikai baltajiem. Nu, neko nesaprotu. Plikt vāķīti mazo. Nu, parasti vāķīti. Nesaprotu to zīves. Ko viņas grib un kad grib. Jābūt gatavam. Jābūt visam līdzi. Bet man nav viss. Man ir tikai motilīs un baltie. Tu padomā, es tikko iemācu 5 bumbas vēl. Un pēkšņi
Pudiņš pazūd. Vecīt. Tā jau var dzīvot. Maltie skaisti barībā dzīvo. Kā kungi. Smaržīgā barībā. Viņam patīk. Uzliksim vēl. Jau ir. Kas pa zacena. Skaistums neaprakstāms. Pata. Sākās. Pamodās cilvēki no pretējā krasta. Baigies vilnīts, tāds ņirboņi, baigi grūti pludu redzēt. Saule sāk spīdēt brīžiem, tad ir beigas. Knapi. Labāk, lai ir mākonīši. Forši jau īstenībā. Ko vairāk vajag pilnai laimē? 10-20 tagad ir. Cik es te copēju. Uz 9 vēl bija knapi varēja pulveri ieraudzīt. Tā kā pusotru stundu rupti rēķināt. Normāli. 3 zivtiņas. Tā vaina. Jā, viens kā viņš pūš. Parazīts. Galīgi neforši. Nevar vat auklu not, visu auklu aiziet kaut kur pa vējam. Bet kaut kā jācīnās ir. Jācepē kaut kā. Grūti cepēt šitā. Zivtiņa. Akals baltie. Fantastika. Ceturtā. Vecīt. Živtiņš ķerās. Ļoti labi. Man liels prieks par to. Būs jums ko rādīt, ko skatīties. Ziemassvētku vakarā. Skaisti, Ko vairāk vajag? Makšķirnieku laimē. Neko. Jā. Šitādi copi. Mēs jau esam 2. Man jau ir kolēģis. Te iet no visām pusēm. Plūdi krīt blakā. Jā, tur viņš sāk. Opā. Tā mēs laižam viens otram pāri. Kaut kas jauns. Nav jau kur makšķerēt vairāk. Viss labās vietas ir aizņemtas. Tā mēs te tagad divatā.
Kā jūs godāt, kungs? Māris. Māronkls. Nu, Māronkls no Bauskas. Vietējais. Māronkls iemācīs man makšķerēt. Tev svaiga barība bija vai ar zemi? Nu, tīra? Es jau ar zemīti. Nezinu, kas tur ir, bet vienkārši šausmīgi dārgi sanāk tīra barība visu dienu vālēt iekšā. Nu, tur bez biksēm var palikt. Ja pērk dārgo barību, tad jā, mēs jau pērkam pa €1,50. Kas tas tāds ir pa €1,50? Mums ir viens tāds bāzes, ko var dabūt pa €1,50. Nu. Oho. Tad jau jā. Tad jau gan vēl. Ir izdevīgāk, vai tu pērk pa 4,50, pa 5 vai pa €1,50. Nu jā. Tā. Man jāizslēdz kamera, manu info. Filmā tavu zīvi. Skaisto. Reikā Māronkls vēl kā ārā vimbas. Vienu pēc otras. Tā mēs te copējam. Es ar kameru runāju. Ar skatītājiem. Es saku, tā mēs te copējam. Tur pluds. No visām pusēm pludina. Zīves nav. Pagaidām. Neķerās krokodīli. Es atkal āķīt uzliku parasto. Noņēmu mormišku. Nav riktīgā mormiška. Māronkls saka, ka tā nav īstā. Nu, kā. Nē, cepēju vairs. Uzķer zīves. Profesionāls. Vietējies. Tur nav ko runāt. Cepuri nost. Un tā. Arči atpūšās. Meistarība nāk ar gadiem.
Arči ar noķēra. Un norāvu un satinu māronkulim. Man nav viss kārtībā. Ja? Ai. Mana skaistā zivs noplīsa. Īstenībā. Jā, jau trešā man nost. Ai. Nu, ko darīs? Māronkuls uzbaroja, uzreiz zivs atpeldēja. Tas kārts vēl lēnām piesiet, lai viņi tur pirinās. Un lēnām vēl sārā. Tu jau kārts Labi. izbaudi prieku, kad ir galā. Jau jāvelk ātri. No visām pusēm bombardē. Tieši otrādi piecērt un lēnām. Pakaraku peld kaut kāds riku. Tagad nemē. Vēl tā, jā. Krokodils peld. Tā man ir aizdots, jā. Jā? Sams. Sams? Man arī bukā iemēsīt. Oho. Re. Māronkulis māca man zivs ķert. Māronkulis. Jo? Nu labi, Māris. Un vēl viens pīčs tev parāda. Ko te? Nu? Nē. Tālien savrēt ir. Ieplēs žaunu šitā. Jā. Pēc ķeselē. Un tad? Mājās viņas ir tīras, neviena asins. Redz kā? Tā savādāk ir pa tīri viņas asiņā. Jā. Aiznes mājā, viņi izpumpē viss tas tīri balta zivs. Kas par viltībām? Kas par viltībām? Tad man neiet kaut kas te šodien. O. Tā, šitas man te jānoņem bišķi malā. Man jau vēl daudz barību ir. Jau kaimiņš met pie mums arī mūsu teritorijā. Mēs Māronkulis te baigi zivs vēl. Māris. Un tad nu tu beidz jau. Un nost. Kāpēc tev kļūda? Kāti jātur ir nostriegot, nevar atlaist žiltu vēl. Viņš izmaucās ārā. Visu laiku nostriegot ar žiltē. Viņai tik labi tā lūpa cieta ir parasti. Tu āķi nevar izņemt ārā. Aiz tās augšējās lūpas, kad aizķerās. Jā, bet tas Tagad? ir tāpatās tā kā, ka tu piecērt un palaid žiltu vaļā un viņš izmaucās. Nu jā, tas jau tas pats līdekai arī. Jā, un šit ir tas pats, bet tu tikko palaid vaļā žiltu un viņš aizmaucās. Jā, Visu laiku jābūt nostriegot. nu tas jā. Kaut kā šlakāk jāķējās un izmaucās ārā. Jā, un nedabona viņa ritīgi aizķerties. Droši kādu gaisā un lēnām pīlēju žiltu nostīt. Tad žiltu atkal palaid vaļā un viņš vēl nomaucās nost. Nu, it kā jau nelaid, bet nu. Kas tev ir atkal? Jā. Zivtiņa ķerās. Kaut kas jau ķerās. Tā pa brīžiem, ka nav tā uz metiem, ka tur fiks un domāju. Nu tad jālaiž vaļā kaut. Tur jau tā lieta atlaid un tas sāk ķerties. Viena atlaid. Jā. Nu, kaut kā es iesprūdu uz 4 zivīm. Iesprūdu. 4 nost, 4 ir noķertas.
O, zivi nāk, zivi nāk. Vimba nāk. Jā, skaista. Aiz skūras, redzat? Oho. Tu redz kā? Brīnumi, ne? Blakām noteikti daudz, aptuveni. Jā. Un tu redz, kā iemet to barību, ne? Tā kustība. Momentā. Jā. Laikam. Viņa beidzot. Viss labs nav, ka beidzot. Jā. Pirmā. 5. 5. Daudz jau vēl nost bija. Man jau Māris tā apmakšķerē tā kā mazo ezīti. Nu, reta beidzot. Jā, vismaz man jādabūna ārā. Nāc. O, šitā jau ir varena. Kāds pa zīvi. Māris aizbrauca. Es viens paliku. Uzdāvināja man kapara ormišku. O, noķēru vimbu. Nu, skaisti. Tā. 6. vimba. Jā, noķerta. Būs norma, cerams. To mazo es laidīšu oļā. Man liekas, ka tur nav ko ēst. Izskatās maziņa, kā siļķīte. Tā. Metam iekšā. Nu, tagad jau pavisam skaists ir. Vējš pazuda. Pasakājumi. Māris man te apmakšķerēja vienos vārtos. Profesionāls, ko darīs. Profiņš. Nu, vietējais, izaudzis te pie upes. No bērnības jau makšķerēja. Ko tu vari gribēt? Cilvēks zina, ko dara. Jāiemet barība. Kur es viņu likšu? Opā! Jūka ārā pat. Opā. Pa pirmo. Jā, to motilu nemaz nevajag, izrādās. Var tāpat labi makšķerēt, bez visa motiļa. Nu, tā motili jau ir ķēpa, kamēr tu uzliec. Čau piecērtot. Nu, metot, piecērtot pa tukšo. Krīt nost. Šo baigi trauslais tā kā lupetiņa. Trekš un nost. Jo.
uznāks ziema tūlīt. Tad jau tālāk. Nezinu, kas tur būs. Silts vai augsts. Laikam jau silts atkal būs. Vai jau skatīsies, ko darīt. Nu, smuki. Nu. Tuk. O! Man arī ķerās zivis. Jā, kā tā kā murmiška strādā. Knapi turējās. Baigā. Opā. Numur 7. Nu, skaisti. Tagad noķeršu vienu lielo. Un tad to mazo es palaidīšu vaļā. Nu, cik nu mazo, bet vismazāko. Nu, feini. Tikko viena nokrita, noplīsa. Un otrajā metienā nākošā blaukt. Tur kā īstu barību. Iemet uzreiz. Un tā klusums. Met. Nav. Visu laiku jābaro. Visu laiku. Forši. Nu, kapitāli cope. Tā jau var makšķerēt. Tur ķerās, tur mums nelaidīsim. Es jau tur atlocīju šodien daudz reizi āķi. Smuki, tas puldiņš tik pazūd. Piecert un zivtiņa. Un zivtiņš ir nu dikti feini jau. Kā 2 zivis un klusums. Nu jā, katrā metienā jau nevar gribēt. Tad jau. Tā kā mīļie skatītāji, jā, šitā mums te šodien iet. Šai pirmajā ziemas dienā oficiālajā. Tur ķerās, jā. Vimbucis. Tāds siļķe. Oi. Re. Es nezinu, cik viņa liela. Tāda aizdomīgi izskatās. Atdosim onkulim 8. Ну, šitā. Нормально. Не знаю. У меня норма, да. Вот. Reku man atņēma makšķeri. Atbrauc Nauris. Profesionāls.
Izstāsts bišķi saklāts, ne? Tas ir... Ko tad? Uz augšu bišķi saklāts izstāsts bija. Bišķi ķērās kaut kur. Tur, vienā vietā, jā. Un tālāk iet labi. Nauris ir zivju guru, zivju pavēlnieks. Jā. Tas cilvēks māk ķer zivis. Oh. Man vajag tādu lielu vienu noķert. Un tādu kā to man sačukā. Tad es samainīšu. Man tur viena ar tādu kaut kāda siļķi. Nu, noķēra atkal zivi. Šito gan es mainīšu par to. Priekš jāizvelk. Bļā, viens, ko stipra. Nāc šurp. O, lecīt. Tas jau ir pazorti. Šito mēs mainām pret mazāko. Tā. Man te kaut kā jāsakārtojās. Jāsakārtojās ir. Nu skaistums neaprakstāms. Tā jāmakarē tagad tā sīkā. Tā maza aincīša onklim. Nezinu, cik viņa maza. Normāli. 30 ir pār. Ir tāda pavisam sīka. Ribunāda. Ģirirei. Brasai. Labi. O. Cik es dzirdēju, onkulim šodien neķerās. O. Man jau ķerās tagad. Man jau profesionāls iemācīja ķert zivis. Tagad es esmu lielīgs. Tā. Mazgā rokas. Vispār jau drīz laikam jāmet miers ir. Tā. 10 vimbas, nē, bet 9, ja? Vesels bars noplīs. Nu, Dievs saviņā. Nu, drīz teikšu savu copi. Un man onkulis jau gaida, kad es aiztīšos. Kaut kāds ārprāts šodien. Зивтиня есть. Что? Ну, где поплавок, там туда. Дальше. Конечно. Jā. Ko tu darīsi? Ko tu darīsi ar cilvēkiem? Vecam cilvēkam jāpalīdz. Man jau var barība palika veselu čupa. Блин. О, видишь, как ты подкинул подкормку, сразу поклевка. Nu, vilksim ārā lielo lomu. Onkulis jau copē. Ну, не клюет? Должна. Должна, но не обязана. Будет. Onkulis saka, ka neķerās viņu. Būs ko ēst. Ziemassvētku vimbas. Gandrīz. Nu, re. Tāds mums ir loms šodien. Nu, vai nav skaisti? Burvīgi. 7 mājās.
divas onkulim, un vēl tur vesels bars noplīs. Nu, ko lai saka, pa smuko viss. Диви. Ну, то рядом тут, который Марис, он тоже за жабры поймал. О, онкулс noķer aiz vēdera. Nu, позорti. Ну, видишь, за что я ее? Jā. О, palīdzēsim onkulim. Крутится там. А? Да. Она крутится. Ты, главное, подкармливай. Да. И будет. Вот, видишь как? Рыба есть. Ай, девень. Посмотреть krokas. Nu tā. Es beidzu sapēt, brauc mājā. No, zivtiņu noķert. Viss kārtībā. Pamācīja man makšķerēt Māris. Nu, katrs sīkums ir svarīgs copē. O, tā kā jā, sola salu. Tad jau redzēs, kas te būs. Visiem priecīgs Ziemassvētkus. Laimīgi jauno gadu, ja kas. Redzēs pēc laika apstākļiem. Brauks, nebrauks. Nu jā, un tā es te nocopējos. Labi, paldies, ka skatāties. Paldies, ka abonējam. Un tad visiem jā, priecīgus svētkus. Čau!